Čau, mani sauc Rudolfs, un es acīm redzot neprotu braukt ar velosipēdu. Un kas tad mums ir šeit? Tik tiešām, šī ir pirmā, pilnīgi oficiāli un ar visām regālijām un certifikātiem pirmā, kas tas tāds ir un ko viņš tāds ēda epizode. Paliekam biksēs, pasaules gals nav klāt. Tātad šodien, vai arī šonakt, kad es kā vienmēr izdomāju paštīksmināties kameras priekšā, es runāšu par Twitteri. Twitter. Jā, Twitteri. Tātad, kas tas tāds Twitteris un ko viņš tāds ēd? Twitters ir mikroblogošanas servis. Un tu noteikti gribēsi jautāt, kas tas tāds mikroblogošana? Vienvārdu sakot, mazu ziņu rakstīšana savā interneta publiskajā rakstāmkladītē. Bet svarīgāk, ko ar to iesākt? Neba visu savu ikdienu tu gribēsi izkliegt pasaulē, un neba visu tavs piedzīvojums autobusu pieturās gribēs lasīt, ja vien tie nav piedzīvojumi ar samarajiem zeltračiem. Kā jau ar jebko trubu čupā, ko sauc par intertubesiem, pastāv viens zelta likums. Saturs ir karalis. Mēs visi esam sākuši ar neceliem soļiem, arī visu cēlumu izracēja sociālo mediju eksperti. Pats pirmais tvīts, Meģņa pirmais tvīts, Bībera pirmais tvīts, mans pirmais tvīts. Jebkurā gadienā nav iekšā bīties no tā, ka neseko. Līdz ko nāk saturs, nāk sekotāji. Bet kas ir tas svētais grāls saturs un sekotāji? Izklausās pēc kādas sektas Vidusāzijas stepēs. Rudolf, kur tu mūs tagad velc iekšā? Saturs pagaidīs arī sekotāji, par to nedaudz vēlāk. Kā Tēvzemes YouTube spēka māja atrasts internetā kādu laiku atpakaļ uzraka, tāpat te puse no socmēdijos sēdētājiem vien tādi knapi vojēristi vien ir. Tu vari skatīties, ko sludini politiķi un mācītāji, skatīties uz mūzikas profesionāļu netīro veļu, lasīt karstākās ziņas no šejienes vai citurienes, lūkot pēc visādiem interesantiem ļautiņiem un skatīties uz visādām multimēdijām, bjužiņām, klipiņiem un tā tālāk. Jebšu tu vari sekot sevis izvēlētiem cilvēkiem, būtnēm vai dabas parādībām. Principā te jebkuram kontam Twitterī. Svarīga piezīme, visi lietotāji tiek apzīmēti ar simbolu @ kā piemēram es, un arī par āķi tur es atklāšos vēlāk. Bet tomēr, ja tu esi saņēmies dušu pilnām saujām un grasies taisīt saturu, ir divas lietas, ko silti iesaku turēt pie sirds kā jauno bībeles tulkojumu. Neraksti samazgas, vai arī priekšnieks uzrakst, un raksti to, ko pats vēlētos lasīt. Raksti par ko sev tuvu, par hobiju vai kādu vaļasprieku, ar ko tu nodarbojies savā relatīvi brīvajā laikā. Kaut arī varbūt tev šķiet, ka adīšana krustiņdūrienā ir tikai priekš omītēm un nevis priekš internetu iedzīvotājiem. Dalies ar gabaliņu savu brīnišķā prāta un beigās padara ar savu esamību kādu dienu saulaināku. Ir tikai viens mazītiņš ankuriņš. Tev tas viss ir jāietilpina 140 zīmēs. Iemesls ir dēļ tā, ka aizsākumā Twitter taisīja ar domu, ka varēs sūtīt tvītus ar izziņām par šitādu telefonu. Bet ja Konants un Kolbērs to var, tu noteikti arī to varēs. Kas vēl? Tātad, ko tur vēl un kas un kā un... Kā jau ieminējos, viss ir pēc sekošanas principiem. Tu vari sekot, un arī tev var sekot. Tava māte, tavs priekšnieks, tavs nodokļu inspektors, tava draudzene, kurai tu teici, ka paliks pie čomiem, bet tomēr tikmēr tu tvīto kā dzirkstošais vīns plus straumēm pāri puskēliem dāmu ķermeņiem. Tā ir tā organiskā daļa. Tu, protams, vari savu kontu aiz lielās piekramās atslēgas aizklapēt. Bet ja vien tu tur nebārsties ar nopludinātiem valsts ieņēmuma dienas dokumentiem, tu vairāk zaudē nekā iegūsti. Ko vēl tu vari darīt? Tu vari atbildēt uz citu tvītiem. Ir dažādi veidi, kā to darīt, bet tomēr doma paliek vairāk vai mazāk tāda pati. Šī ir tā reize, kad tu vari teikt, ko domā, un beidzot tevi varbūt kāds dzirdēs. Bet arī savas domas ir jācenzē un jāfiltrē. Tu vari pārpublicēt citu tvītus, neatsaucoties uz oriģinālu avotu, un tad tev apraksts dzīvu. Arī pārpublikācijām ir vairāk varianti, ar vienu spogas retvītu vai ar visu tekstu pārkopēšanu atsaucoties uz oriģinālo lietotāju, silti piekodu un atsaukties uz tiem īstajiem pirmavotiem. Tu taču negribi, lai kāds cits jūt to neizmērojamo sāpi par matemātikas kontroldarbiem toreiz 7. klasītē, un tu vari sakot jaunām lietām un lieliem stāstiem caur mirkļbirkām vai trendiem. Mirkļbirks jau hashtagi ir populāra tematuālā forma, kā pavilkt zem vienas telts dažādu cilvēku sākāmo. Labs piemērs ir Fudzī 161 km, ko iesāka viens karstgalvs un klaviermīlis Mārtiņš. Nospied uz hashtag un palasi visu epopēju no sākuma. Tas ir aizkustinošs stāsts par mērķtiecību un mērķtiecību. Nodestilējot šo te visu, principā ātru un nesāpīgi, tu vari uzzināt,
un tu vari dalīties. Bet uzmanies! Sekot visādiem kontiem, kas piesola dārgas mantas par baltu velti? Nē, ja vien negrib lasīt mīlas vēstules no Nigērijas prinčiem un to, kā viņi vēlās no tevis 1000, lai viņi tev pēc tam varētu aizsūtīt vēl vairāk, un beigās tev vienkārši nav 1000. Uzķerties uz vilks joku kontiem un pilnīgā naivumā ticēt, ka Dievs ar tādu mutu ar savu māti runā? Pamēģini, tas rūgtums pēc vilšanās reiz taps dziedēts, kā saka, līdz kāzām sadzīs. Par Twitter ir daudz kas cits stāstāms, par ātrajām akcijām, par retvītu konkursiem, kas izplatās ātrāk kā herpes harēmā, par dažādajām prozas un dzējas formām, par #FF un par vēl daudz ko citu, bet tas šoreiz būs par daudz. Jā, nobeigumā, savalkot galus kopā, Twitteris ir vieta, kur lasīt un rakstīt, uzzināt un iepazīties, bet kur ne viss, kā jau arī reālajā dzīvē, ir tā, kā izskatās. Un 2 zelta mācības no šīs reizes - saturs ir karalis un raksti to, ko pats vēlētos lasīt. Ar to arī savu īso ieskatu Twitterī esmu beidzis. Noteikti gaidu tavas un tavas mātes komentārus lejā par to, kā uzlabot šito bardaku nākamajām reizēm. Neaizmirst noabonēties, lai nenokavētu nākamo epizodi. Un kā arī tu vari sekot man šīs dienas varoņu servisā, tur es par sevi lieku manīt visvairāk, kā arī tur tu vari noteikti uzdot jautājumus un dot atsauksmītes un principā taisīt vienu lielu jautru sarunu par un ap, kas tas tāds ir un ko viņš tāds ēd. Un parādi šo te savai omītei un visu veidu kaimiņiem ar laiku. No Rīgas Latvijā, mani sauc Rudolfs, un šis bija